Cienījamie skatītāji, labs vakars jūs mājās. Mēs tiekamies atkal pēc nedēļas raidījuma Zini savas tiesības 4. sezonā. Kopumā 4 raidījumi, kā solījām, ir veltīti visnotaļ ikvienam pazīstamai tēmai - nauda un ar naudu saistītie jautājumi. Šī vakara raidījuma tēma, lai cik tā būtu nepatīkama, arī ir ikdienas dzīvei ļoti pietuvināta. Izplatītākās finanšu krāpniecības metodes un runāsim, kā nekļūt par krāpniecības upuri. Iepazīstināšu jūs ar mūsu šī vakara diskusijas viesiem. Tie ir 2 kungi. Valsts policijas kibernozieguma apkarošanas pārvaldes 2. nodaļas priekšnieks Oļegs Filatovs. Labvakar, Oļeg! Labvakar. Paldies, ka piekritāt dalībai raidījumā. Vienmēr. Un, iespējams, daudziem no tīmekļa pazīstamais tehnoloģiju entuziasts, kurš stāst arī par kiberdrošības jautājumiem, arī tostarp YouTube kanālā Elvis Strazdiņš. Sveiks, Elvi! Paldies, ka arī tu varēji atrast laiku. Čau, paldies, ka uzaicinājāt. Ja cienījamie skatītāji tagad lūgtu pacelt roku tos, kuri savā dzīvē ir kaut kādā veidā saskārušies ar mēģinājumiem izkrāpt jūsu naudu, es pieļauju, ka roku mežs tur otrpus ekrāniem varētu būt gana biezs. Priecājos par tiem, kam tas ir beidzies ar tikai izbīli un varbūt nelieliem pārdzīvojumiem, taču, kā zināms, ne visiem ir tā veicies. Un bez jokiem jāsaka, ka, lai nekļūtu par upuri krāpniekam, ir ikdienā, patiešām ikdienā jāsako līdzi jaunumiem kiberdrošības jomā. Krāpnieki neguļ, viņu labā strādā veselas laboratorijas, daudz cilvēku, kas izdomā ar vien jaunus veidus, kā cilvēkus apkrāpt. Un ja Nigērijas prinču un princešu apdāvināšanas ar miljoniem un precētu solījumiem, es ceru, ēpastos vairs neviens netic, tad kādas ir šobrīd izplatītākās finanšu krāpniecības metodes, skatīsimies mūsu žurnālistu sagatavoto pirmo informāciju. Krāpnieki nemitīgi maina noziedzības veidus. Pēdējā laikā telefonu krāpnieki bieži zvana it kā Smart ID vārdā, lai iegūtu iedzīvotāju uzticību un ievāktu dažādus ar finansēm saistītus datus, piemēram, internetbankas pieejas informāciju, tālāk ar to palīdzību izzogot naudu no upura konta. Kad iedzīvotāji saņem zvanus it kā no Smart ID darbiniekiem, bieži sākotnējā zvana veikšanā tiek izmantots robots, automātiskais atbildētājs, kurš iedzīvotāji informē, ka uz jaunas ierīces tiek uzstādīts viņa Smart ID konts. Ja zvana saņēmējs neesot šo darbību veicis, tālāk tiek aicināts sazināties ar operatoru, nospiežot taustiņu 1. Izpildot šīs darbības, klients šķietami tiek savienots ar Smart ID operatoru, kas patiesībā ir krāpnieks. Bieži šis pārstāvis pat runā latviešu valodā. Tālāk jau ir pazīstamākā krāpšanas schēma. Klients tiek informēts par radušos apdraudējumu un sarunai tiek pieaicināti it kā policijas un bankas darbinieki, kuri palīdzēs novērst apdraudējumu. Līdzīga situācija bija arī Sabīnai, kuras vārdu esam mainījuši. Zvanu it kā no Smart ID virtuālā asistenta Sabīna saņēmusi darba dienas vidū. Teica, ka manam kontam ir pieslēgta vēl viena ierīce, iPhone 11. Un tad turpinājumā tas teksts skanēja, ka ja šī informācija nav patiesa, tad jānospiež poga 1, lai savienotu ar it kā to Smart ID darbinieku. Sabīna stāsta, ka noticēt un turpināt sarunu līdz kāds iepriekš saņemts Smart ID paziņojums, kas lika apstiprināt kādu darījumu. Iepriekš gan es biju pasūtījusi internetā preci, un iespējams, ka tas bija vienkārši aizkavējies tas darījuma paziņojums. Un viņš atnāca tā kā nedaudz novēloti, bet man tas likās tā aizdomīgi, un tādēļ es atcerējos tieši šo gadījumu, un uzreiz sapratu, ka it kā tas nav tas, ko es esmu darījusi, bet kaut kāda zemapziņas trauksmes dēļ es turpināju, tad uzspiedu šo 1, un tad mani savienoja ar to darbinieku.
Cilvēks, kurš uzdevies par Smart ID darbinieku, sarunā informējis, ka no Sabīnes konta veikti maksājumi nebanku kreditoriem, pieņēmis viņas iesniegumu par krāpniecības mēģinājumu un piedāvājis to nosūtīt policijai. Tas jau bija dīvaini, ka viņš teica, ka mani savienošot uzreiz ar policiju, un tad tas policijas darbinieks sāka runāt, nosauca savu amatu, vārdu, uzvārdu, un kolēģis pārbaudīja paralēli to informāciju Googlē. Un tādu personu neatrada. Policijas darbinieks teicis, ka informāciju par iesniegumu nepieciešams papildināt, tādēļ uzdošot jautājumus. Sabīne atteikusies to darīt un norādījusi, ka uz jautājumiem atbildēšot tikai policijas iecirknī. Tajā brīdī, kad viņš man atbildēja uz šo manu teikumu ar tekstu, jūs policijas iecirknī neviens nelaidīs iekšā, tur ir ļoti garas rindas, jūs tur stāvēsiet dienām, tādēļ atbildiet tagad uz tiem jautājumiem. Es sapratu, ka tas ir krāpnieks un tie ir krāpniecības mēģinājumi. Pēc vairākiem it kā policijas darbinieka mēģinājumiem iegūt papildu informāciju, Sabīne sarunu pārtraukusi. Viņa stāsta, šī nav bijusi pirmā reize. Vairākus krāpnieciskus zvanus uz darba mobilo telefonu viņa saņēmusi jau agrāk. Krāpnieki toreiz runājuši krievu valodā, kas arī uzreiz licis pārtraukt sarunu. Lūk, šāda jaunas sievietes pieredze, kungi, jūsu komentāri, ko jūs varētu par to pieredzi stāstu teikt, vai šo situāciju varēja atpazīt ātrāk nekā viņai tas izdevās, un kas varbūt bija jādara citādāk? Pirmkārt, es gribētu teikt, ka Smart ID darījumi nekur neaizkavējās. Noskaidrot kādas personas kodu, ir diezgan vienkārši. Mēs zinām, ka jau uzņēmuma reģistrā ir atvērta datubāze, ja cilvēkam pieder kāds uzņēmums, piemēram, tad viņa personas kods pēc būtības publiska informācija. Un, lai aizsūtītu pieprasījumu it kā no Smart ID, ir vajadzīgs tikai personas kods. Līdz ar to visticamāk šeit jau tas tika izdarīts pirms zvana. Es gan neesmu dzirdējis tāds gadījums, bet ja viņi tā apgalvo, tad tā varētu būt. Krāpnieki, viņi improvizē. Katru reizi viņi skatās no apstākļiem un pielāgojās arī tam, ko cilvēks pēc tam saka. Pirmais sarkanais karoks ir tajā, kad jānospiež viens. Man ir arī ieraksts manos sociālos tīklos, kur cilvēks, tas robots, to var dzirdēt, ka tas ir robots, izrunā iPhone latviski iPhone 11. Tur jau pirmais tāds sarkanais karoks, ka kaut kas nav kārtībā. Otrs, protams, Smart ID nekad nezvan. Ir jāpadomā arī cilvēkam, cik bieži viņš ir saņēmis zvans no Smart ID un kāpēc Smart ID vispār būtu jāzvana un kāpēc pēc tam, kā vispār Smart ID sadarbojas ar policiju. Skaidrs, ka tas viss cilvēkam ir vienkārši jāiemācās, kādas lietas nekad nevar notikt. Bet, ja tas cilvēks, kurš to nezina, nevar aizsargāties pret šādu uzbrukumu. Viņam viss liksies loģiski. Policijas darbinieku vārds, uzvārds, vai krāpnieki bieži izmanto šādu reālu policijas darbinieku vārdus, uzvārdu? Šoreiz tā kā bija, ka nav tāda darbinieka, ja kolēģi pārbaudīja. Tas ir ļoti veiksmīgs piemērs šajā situācijā, kā šī pārbaude tika veikta. Un ļoti apsveicami un tiešām, es teiktu, jūtos patīkami pārsteigts, ka šādi tiek pārbaudīts, jo nereti jau krāpnieki tieši spiež uz steigu, kā arī šajā gadījumā, uz to, ka cilvēks būs neapdomīgs un pieļaus kļūdu. Kā jau Elvis minēja, tad man arī patīk sarkano karodziņu sistēma. Un šajā gadījumā es vienmēr cilvēkiem aicinu atsaukties uz šiem sarkanajiem karodziņiem savā galvā. Tad pirmais, saņemot zvanu no Smart ID, nav fiksēti gadījumi, ka reāli kaut kas tāds dzīvē varētu notikt. Bet informāciju ir nepieciešams pārbaudīt. Tātad, ja tiek runāts par kaut kādiem maksājumiem vai aizkavētiem maksājumiem, tad vajadzētu precizēt visticamāk ne jau Smart ID, bet bankā. Sameklēt informāciju no citiem resursiem, piemēram, ja gadījumā jums zvanīja banka, neatzīmēt atpakaļ uz to pašu numuru, bet sameklēt vai mājaslapā, vai iepriekšējā sarakstē ar banku vai internetbanka, kaut kur to kontaktu informāciju vēl papildus var atrast un sazināties ar banku un precizēt šo informāciju. Par policijas darbiniekiem, jā, šādi tiek praktizēts, tiek saukti gan īsti, gan neīsti vārdi. Un vēl jau vairāk runājot arī par numerācijas krāpšanu. Ir bijuši gadījumi, kad šī numerācija tiek viltota un jums uzrādās, ka zvana vai no bankas, vai no policijas. Bet šajā gadījumā, ja jūs zvanīsiet atpakaļ, jūs tiešām savienos vai no policiju, vai no banku. Es gribētu vēl piebilst, ka šeit
krāpnieks izdarīja stulbu lietu, jo viņš nenosauca īsti policistu vārdu. Jo, piemēram, man šeit ir e-pasts, kur es ar Andreju Grišinu sarakstos, kas ir policijas augsta amatpersona, augsta ranga. Un tieši šobrīd viņš man tikko atrakstīja, ka man viņiem jāpārskaita 16,000 eiro. Mums tur gara saraksts par to, ka it kā esam apsūdzēts kaut kādās darbībās, un tur arī vilcis visādi iesniegumi un tādā garā. Līdz to, kāpēc viņš nosauc neīsti policisti, jo mums ir bieži, es pats esmu arī ar krāpniekiem runājis, un arī cilvēki ziņojuši, vienmēr tiek nosaukts īsts, pat ar visu iecirkni, kur viņš strādā. Līdz ar to šī pārbaude īsti neko nedos. Šajā gadījumā paveicās, ka viņš nenosauc īsti, līdz to pārbaude reāli palīdzēja, bet vairākumā gadījumu, ko esmu dzirdējis, neko nepalīdzēs, jo tā būs reāla persona, bet pārbaudīt, vai tā ir tā persona, īsti nav iespējams. Jā. Es vēlos nedaudz oponēt Elvim ar to īsto policijas iecirkni. Šobrīd viņiem pieklibo, jo mums nesen bija restruktūrizācija un iecirkņi tagad saucās nedaudz savādāk un viņi vēl lieto vecos terminus. Šo ir noderīgi zināt. Jā, taču zinot policijas amatu nosaukumus, varētu būt sarežģīti atcerēties veco un jauno. Tā kā, tas tā cilvēkam parastajam diez vai tas varētu palīdzēt. Tieši taču, jebkurā gadījumā labi, ka jūs reaģējat uz šīm lietām. Sižetā tika minēts, ka 23. gadā visizplatītākā ir šī vikšķerēšana, jeb tālruņu zvanu uzbrukumi, kuros kāds uzdodas par valsts policijas vai citas valsts iestādes darbinieku. Oļiek, kā ir tagad? Kuras pēc jūsu rīcībā esošās informācijas ir visizplatītākās metodas 24. gadā? Šobrīd vispopulārākais šis melnais saraksts joprojām ieņem pirmo vietu vikšķerēšana, jeb balskrāpšana. Tas ir tad, kad zvanās, kā jūs minējat, un uzdodas par viltus iestāžu darbiniekiem, viltus policistiem, viltus bankas darbiniekiem, viltus provideriem un tam līdzīgi. Un tad dažādi ir iemesli, kāpēc šis zvans ir noticis. Visbiežāk tas ir līdzekļu zaudējums, tad nelikumīga koda piekļuvē norēķina kontam vai kāds cilvēks ir ieradies bankā ar pavēsti un mēģina tad atbrīvot jūs no jūsu līdzekļiem un nekavēties jārēģē. Un tas tiek motivēts tā, ka tūlīt un tagad, un ja jūs tūlīt un tagad nerīkosieties, tas nozīmē, ka jūs zaudēsiet līdzekļus. Un tāpēc šis cilvēks tiek psiholoģi, teiksim tā, iespaidots, ka tiek pieļautas kļūdas, netiek informācija pārbaudīta, un vai telefonā tiek uzstādīts kāds antivīrus, kā piemēram attālinātas piekļuves programmu nodrošinājums, kā Enides, Hoptodesk, Euroadmin un tā tam līdzīgi. Un mērķis krāpnieki ir sasniegts. Un ko rāda valsts policijas statistikas dati, piemēram, par 24. gada 10 mēnešiem, cik finanšu krāpniecības gadījumi ir un kas ir ar naudām, cik izkrāpts? Ja mēs runājam tieši par kiberkrāpšanu gadījumiem, tad, ja mēs salīdzinām ar 2023. gadu, tie bija 8,5 miljoni, kas ir izkrāpti. Tad šogad pirmajos 10 mēnešos tie būs 12,5 miljoni, kas jau ir par 4 miljoniem vairāk nekā pērn. Tātad vairāk? Vairāk. Varbūt vēlos piebilst, ka tieši par vikšķerēšanu runājot, negatīvo popularitāti viņi ieguva pagājušā gada rudens pusē, teiksim, kaut kur ap septembrī sākot, kad krāpnieki sāka izmantot latviešu valodu, un cilvēkiem tas radīja lielāku uzticamību, un tie skaitļi palika lielāki. Manuprāt, vikšķerēšana parādās kā krāpšanas veids populārākais tieši valsts policijā, jo manuprāt, realitāte ir tāda, ka tomēr investīcija krāpšana ir daudz lielāka, bet šie cilvēki nereti nevēršās policijā, jo man statistika parāda cilvēki, kas raksta man, viņi tikai pēc vairākiem pamudinājumiem un arī reti, kad vēršās policijā, jo viņiem ir kauns par to, ka viņi ir noticējuši. Viņi liela daļa vēl tic, ka viņi atgūs šo naudu. Arī tas, par ko es savā YouTube podkāstā stāstīju, ka sieviete arī ir pazaudējusi jau 110 000 un joprojām tic, ka viņa atgūst to naudu. Vismaz mani skaitļi rāda, ka tomēr investīcija krāpšana ir krietni lielāka. Tur varētu summās būt arī lielāk. Mēs nedaudz vēlāk pieskārsimies te, bet varbūt, kungi, palūkšu kādam no jums izstāstīt šos krāpšanas mēģinājumu nosaukumus. Jā, mēs šeit runājām vikšķerēšana, kas tas ir, jā, bez tam ir arī smikšķerēšana un pikšķerēšana.
Pikšķerēšana ir tāds lietussarga apzīmējums dažādiem pikšķerēšanas veidiem. Smikšķerēšana ir ar īziņu palīdzību, vikšķerēšana ir ar balsi, un tad ir dažādi vēl citi pikšķerēšanas veidi, kas ir tēmēti pret jau konkrētām personām. Un tad, protams, investīcija krāpšanas, romantiskās krāpšanas. Jā, mēs varam papildināt ar, varbūt netik populārām kā loterijas krāpšanas, viltus mantojumi, viltus darba piedāvājumi un tam viltus sludinājumi, darba krāpšanas, starp citu, ļoti interesants veids, kā cilvēkam piesola naudu. Viņš izdara darbu pusgadu garumā un šo pašu darbu pārdod pēc tam pasūtītājiem par ļoti lētu naudu. Un cilvēks ir pusgadu bez algas nostrādājis, un krāpnieks savāc naudu no pasūtītāja un izpildītājiem neko nesmaksā. Līdz ar to ir dažādas tās schēmas, ir ļoti radošas, es teiktu. Jautājums ir, kāpēc viņi uzķeras? Kas ir tas, kas liek cilvēkiem tik ļoti noticēt īpaši investīciju krāpšanu? Jā? Runājot par investīciju krāpšanām, es domāju, ka tas ir vienkārši. Tā ir ātra, viegla peļņa, kas cilvēkiem liek uzķerties, jo krāpnieki jau zina, uz kādām psiholoģiskām īpašībām ir jāuzspiež, lai ieinteresētu cilvēku. Un tālāk jau vizualizācija, tātad tiek uzzīmēti dažādi grafiki, kā jūs gūstat ieņēmumus. Varbūt sākotnēji pirmo reizi jums kaut ko izmaksā kādu mazu summu un ļauj ieguldīt lielākas investīcijas un jūs zaudēt lielāku naudu. Jo vienmēr būs kaut kādas problēmas, kāpēc šo naudu nav iespējams jums izskaitīt. Vai nodokļi nesamaksāti, vai arestēta, vai kādi citi sarežģījumi tieši pārskaitījumiem ar bankām un tam līdzīgi. Atgriezīsimies nedaudz atpakaļ pie šiem telefonu zvaniem, saucamās vikšķerēšanas. Kā krāpnieki izvēlas, kam zvanīt? Es nedomāju, ka viņi izvēlās, jūs jau pareizi minējāt, šī informācija ir izvilināta un iepirktas datubāzes. Un ja jums vienreiz piezvanīja krāpnieks, tas nozīmē, ka viņš piezvanīs vēl 2, 3 un 4 reizi. Nereti mums arī gadās, kad viens cilvēks ir apkrāpts no dažādām, šiem zvanu centru grupām, savstarpēji nesaistītam. Tas jau arī norāda uz to, ka šīs datubāzes vienkārši tiek iepirktas visticamāk kādā tumšajā marketā. Kā cilvēks nejauši varētu savus datus kādam izpaust loterijās, vēl kaut kur kādreiz bija tā, ka veikalos aizpildīja anketu, tu vinnēsi tur nezinu ko. Tagad tas viss ir elektroniski, un tas ir tas, ko mēs darām internetā nepārdomāti. Viltus loterijas, kur iespējams pieteikties, savadīt savus datus, ēpastus, vārdus, uzvārdus, telefonu numurus un tad gaidīt kādu lielu balvu, piemēram. Viltus internetu veikali. Tās pašas publiskās datubāzes, kā uzņēmuma reģistra datubāze. Ja cilvēkam pieder uzņēmums, iespējams ir liela iespēja, ka no viņa būs ko izkrāpt. Es teiktu, varbūt tas būtu nepareizais virziens, kurā vispār koncentrēties. Datus iegūt nav problēma. Lielākā problēma ir, un tas, kas būtu jādara, ir jāapmāca cilvēkus, kā izvairīties no šīm te krāpšanām, kā atpazīt viņus. Līdz ar to ar laiku šīs krāpšanas schēmas būs ļoti slīpētas, un vienīgais, kā no tām izvairīties, ir uzbūvēt fizisku barjeru. Nevis emocionāli vai kaut kādu, jo emocionāli mēs pret viņiem nevaram cīnīties. Tas ir kā iziet pret profesionālu bokseri ringā un mēģināt cīnīties, kamēr tu vispār reiz neesi boksējies. Emocionāli viņi tev nospiedīs. Ir jābūt informatīvai barjerai vienkārši un zināt tātad, nekādas datus nesniegt pa telefonu, neskaitīt naudu, nepārskaitīt caur savu kontu naudu, kas ir naudas mūļi un vēl kaudz ar šīm te lietām, kuras ir visu laiku jāatkārto kā baušļi. Vēl ir kādas pazīmes, piemēram, ka zvana krāpnieks. Tur labi krievu valodā runā ļoti bieži. Šobrīd es neiesaku par valodu runāt, jo tad, kad cilvēks izdzird par valodu, viņš uzreiz domā, tātad man vienmēr zvanīs krievu valodā un šeit piezvana latviešu valodā, un viņam visas barjeras ir nost. Tāpēc valodu es neiesaku vispār pieminēt, vienkārši domāt par to, kas tiek prasīts, tikai un vienīgi par to. Un kādai vajadzētu būt rīcībai? Piezvana krāpnieks, saprotu, ir krāpnieks. Man patika tas, kas tika sižetā pieminēts, kur dāma vēlējās doties uz iecirkni. Tas ir tas, ko mēs arī cilvēkiem nereti iesakām, jums ir pilnīgas tiesības pārtraukt zvanu un turpināt viņu policijas iestādē. Un ja atcerieties, ka, ja jums zvana viltus policists vai bankas darbinieks, viņi neprasīs tos datus, kas tiek pieprasīti šajos krāpšanas gadījumos. Viņi neprasīs jums personu identificējošus datus, ar kuriem pieslēgties jūsu internetbankai, neliks apstiprināt Smart ID kodus vai kredīta karšu datus vai reģistrēties kaut kur vai kaut ko uzstādīt jūsu telefonā. Tas ir tas sarkanais karodziņš, ka šī saruna būtu jau jāpārtrauc. Vienkārši jāpārtrauc. Izņemot vienu izņēmumu. Ja zvana no bankas par pensiju 2. līmeni,
tad, diemžēl, viņi var paprasīt autentificēties ar Smart ID. Man tas nepatīk, bet tā ir realitāte, ka tomēr arī bankas darbinieki var paprasīt autentificēties ar Smart ID. Un varbūt cilvēkiem darētu vienkārši tad mest nost klausuli. Varbūt, ka ja viņi gribēs to otro pensiju līmeni nomainīt, tad viņi paši vērsīsies bankā. Nevajag dot datus, bet dati ir iedoti. Kur viņi tālāk tiek izmantoti? Kas var notikt? Un te ir jāvēršas bankā. Un tad jāplatē vai no sava piekļuva interneta bankai, vai no maksājuma kārta atkarīgs no datiem, kur ir iedoti. Ja gadījumā telefonā ir uzstādīta aplikācija, tad nevajadzētu šo aplikāciju slēgt iekšā. Bet informācija būtu jāsaglabā līdz brīdim, kamēr jūs vēršaties policijai. Pat ja jums nav nekas izkrāpts, mums šī informācija varētu būt ļoti noderīga, jo tur var saglabāties dažādas IP adreses. Varbūt krāpnieks reizēm nav uzmanīgs un neslēp savas pēdas, kuras jau mēs tālāk varam izmeklēšanas gaitā atklāt. Jā, šeit es gribētu papildināt, nekādā gadījumā nedzēsiet visu laukā, jo tas, ar ko es arī regulāri saskaros, cilvēks sastresojas un visu izdzēšu, visu sarakstus ar krāpniekiem, visus lietotnes un vispārējo, un beigās tad vistipiskākie piemēri ir saucamo sextortion, kur cilvēkiem izspiež naudu par kailfoto, ko viņi ir pirms tam nosūtījuši, jo uzticējušies cilvēkam internetā. Un tajā brīdī, kad viņam sāk izspiest naudu, viņi sastresojas un visu izdzēš arī tā skaitā fotogrāfijas. Šīs fotogrāfijas var iesniegt, drīz būs Stop NCII tāda platforma, kurā varēs tad šīs fotogrāfijas negluži augšu pielādēt, bet uzrādīt šai platformai to kailfoto. Un turpmāk šis kailfoto tiks bloķēts no liela skaita sociālo tīklu, tā skaitā arī pornogrāfijas lapām un dažādām citām. Un ja jūs šīs fotogrāfijas izdzēsīsiet, tad viss nav vairs tā kā. Un plus, protams, iesniegt policijai. Ja jūs visi izdzēsīsiet, jums nebūs ko iesniegt vairāk policijai. E-pasti pasmaidīja par Nigērijas prinčiem. Vai ir kādi citi brīnumi, ko sūta e-pastos? Es zinu, ka valsts policijas vārdā es arī esmu saņēmusi visnotaļ komiskus paziņojumus par to, ka esmu iesaistīta bērnu pornogrāfijā un ar policijas logo un tam līdzīgi. Kādi ir jaunākie šie krāpšanas mēģinājumi e-pastos tieši? Es gribētu uzsvērt, ka Nigērijas prinču krāpšana ir viena konkrēta krāpšanas metode, ko sauc par 419, jeb Nigērijas krimināla kodeksā 419. punkts ir tas punkts, pēc kura soda par šīm te krāpšanas veidiem, un tas ir konkrēti priekšapmaksas krāpšana. Tātad izspiešanas krāpšanas, tas nebūs gluži Nigērijas prinču gadījums, bet, ko es gribu piebilst, ka Nigērijas prinči ir pārmetušies uz citām platformām, un šobrīd ļoti aktīvi sociālajos tīklos uzdarbojās Facebook, WhatsApp, arī Instagram. Un, diemžēl, viņiem ļoti labi sanāk. Viņi ir profesionāli tajā, ko viņi dara. Un mēs nesen caur naudas muitas schēmu ir, kad kāds, kurš ir iespējams apkrāpts vai vēl kaut kāds ar savu kontu, izdzen izkrāpto naudu. Un tad mēs prasam no šiem krāpniekiem šos te kontus, un mēs pieprasām vienmēr no Latvijas, jo mēs sakam, ka mūsu banka neļauj uz ārzemēm pārskaitīt. Un tad mums atsūta latviešus, kur ir apkrāpti. Tad mēs ar šiem latviešiem sazināmies un valkam ārā no šīm Nigērijas prinču schēmām. Bet Nigērijas prinči mūsdienās vairs nav Nigērijas prinči, bet pārsvarā tie ir ANO karavīri. Un tad mēs ar vienu latvietu, kur dzīvo Lielbritānijā, mēs viņu izvilkām ārā, un viņi bija jau pazaudējuši 7000 un būtu pazaudējuši vēl, ja nebūtu izvilkuši. Un tas pat nebija trakākais gadījums. Viens Spānietē jau tuvu 10 gadiem sarakstās ar vienu no šiem krāpniekiem, un to summu mēs nezinām, kāda ir pazaudēta, bet tur ir milzīgi. Par e-pastiem jautāšu vēl. Ļoti bieži tur ir pievienota kāda saite, uz kuras ir jāuzspiež, un tad tas notiks. Cilvēks ātrumā, piemēram, izlasa e-pastu un uzspiež to saiti. Oļeg, kas notiks? Viss ir zaudēts uzreiz? Uzreiz nebūs. Jā, atkarībā, kas tā pa saitīt, ja tas ir kāds vīrusu saistīta datni, tad visādi var gadīties, bet ja tas ir kāds vienkārši links uz nākamo krāpšanas soli, kā piemēram uztaisīta viltus bankas lapa, tad tur būs jāievada autentificēšanās dati, un krāpnieks pa to laiku, kamēr jums griezīsies aplītis, nonāks jūsu internetbankā un visticamāk mēģinās to iztīrīt. Kam jāpievērš uzmanību, novirzot? Saturam, viennozīmīgi saturam, no kāda e-pasta tad jums šī informācija ir atsūtīta. Tas e-pasts, visticamāk, būs uztaisīts ļoti līdzīgs oriģinālajam e-pastam, ar kādu jūs komunicējat, piemēram, banka vai tas ir, es nezinu, kāds cits jūsu kaut kāds
uzņēmuma saistīts e-pasts, kam jūs jau tā kā uzticaties, kaut kāds sadarbības partneris. Viņš būs izmainīts, un tur noteikti būs cits domēnvārds, un uzspiežot šo linku, jūs tiksiet novirzīti uz lapu, kas arī būs noteikti līdzīga, bet ir jāpievērš uzmanība tieši šim linkam. Un, jā, ja IP adresē. Jā, ja jūs... Ne IP adresē, bet internetu vietnes adresē. Un, ja jūs saņemat aizdomīgu šādu e-pastu, kur jūs visticamāk negaidiet, un kaut vai pat, ja gaidījāt, es iesaku sazināties. Ja tā ir banka, tad attiecīgi ir banku, ja tas ir kāds jūsu sadarbības partneris, tad ir sadarbības partneri. Ja tā būtu saite, tad e-pasta pakalpojumu sniedzējs nobloķētu šo e-pastu un ielikt mēstuļu kastītē. Un tāpēc ir bildes pārsvarā nebloķē, bet es domāju, ka drīz arī tas tiks ieviests un gan jau automātiski arī QR kodus skenēs. Bet šobrīd pagaidām, jā, šie nesen bija tieši no EDS it kā e-pasts par nodokļu atmaksu, ko cilvēki nepievērš uzmanīgi PVN nodokļu atmaksu, bet cilvēki vienalga ievada savus datus, bet jā, tikai vienīgi saiti ir jāpievērš apakšā. Tas ir beidzās ar Gov.lv vai nebeidzās. Ja nebeidzās, tad es ieteiktu neko tālāk nedarīt. Nākamais jautājums man ir, Elvi, par šīm izplatītākajām metodēm investīciju krāpšanā. Kāda šeit ir šobrīd aktuālākā klasiskā schēma? Klasiskā schēma piezvana brokeris, kurš sola nereālu peļņu. Viņš ir atklājis jaunu robotu, izveidojis bieži vien tagad jaunie investīciju roboti. Un principā jums jāinvestē tikai 250 eiro, un tad ieliek 250 eiro, un viņi ļoti ātri izaug tur uz 1000. Un tad cilvēks grib kaut kādu daļu izņemt, un tad dažreiz viņi paskatās, kāds ir tā cilvēka profils, un viņi pat ļauj kaut ko izņemt ārā. Dažreiz neļauj, dažreiz saka, mēs tu nekrāmējamies ar tādām mazām naudām, robots maksā naudu, viņi uzturēt vēl kaut ko ir jāiemaksā vēl, un tad sāksies. Un pēkšņi viss, kas tika runāts pirms tam, ir aizmirsts, īstenībā tagad tikai sāksies. Un tad investē vēl, un tad atkal ir jauns atruns, ka īstenībā 1000 bija tāda iepazīšanās nauda, tagad ir vēl pāris tūkstoši, un tā cilvēki ļoti ātri uzved uz 10 000 jau investētiem pēdiņās, reāli pazaudētiem. Un tad, kad cilvēks sāk tomēr satraukties, tad viņi ir ļoti labi psihologi, ļoti bieži arī ar mākslīgo intelektu strādā. Tiem, kas varbūt domā, ka mākslīgais intelekts nav pagaidām vēl tik advancēts, ir, ticiet man, mākslīgais intelekts melnajā, tāda darknetā. Par $60 mēnesī viņš apmācīs perfektu un izstāstīs līdz vārdam, kas jums ir jāsaka šim te upurim, lai maksimāli palielinātu izkrāpto naudu. Un tad tas cilvēks tiek nomierināts, un viņš iespējams vēl investē, un tad, kad viņš jau vairs nevar nomierināties, tad jau labi, mēs tad jums iespējams atgriezīsim to naudu, bet tur būs jāsmaksā vēl komisijas, viņš atsakās, viņš sāk stresot, un tad uzrodās valsts policija pēdiņās, Interpols, juristi, visi pēc kārtas sāks bombardēt un zvanīt, ka viņš šo naudu varēs atgriezt. Un tad, kuram izdodās labāk pārliecināt, tam viņš pārskaita naudu, un, protams, tie arī pazūd. Un pēc tam parādās nākamie un saka, tā patiesībā viss bija krāpšanas schēma, mēs esam tie, kas varam atgriezt to naudu. Un, protams, ka viņiem numurs, viņai ir jau datubāzē, viņi zvana, viņi var nosaukt precīzi viņu personas kodu, vārdu, uzvārdu, cik naudas viņš ir pazaudējis, visu viņi nosauc, un viņš domā, tie gan ir hakeri. Tie visu reku jau atklāja, viss, kas man jāizdara, jāpārskaita, viņi man atgriezīs naudu. Bet nē, tie ir tie paši krāpnieki, tāpēc jau viņi arī zina visus šos datus. Oļeg, kopumā jau ieguldījumi gan kriptovalūtā nav aizliegti, arī investīciju tirgos piedalīties legāli ir ok. Kā pārliecināties, ka tiešām nav investīcija krāpnieks piezvanījis, bet īstais brokeris, kas pārstāv kādu investīciju kompāniju? Es sāktu ar Latvijas bankas mājaslapu. Tur ir sadaļa, kur šo informāciju var pārbaudīt. Un ja šis brokeris, šis uzņēmums nav reģistrējies, nevajag investēt. Tad visticamāk viņš nav legāls. Un tā ir pirmā pazīme. Pirmais sarkanais kaņodziņš, kad būtu jāpārtrauc šīs investīcijas, viņas pat neuzsākot. Paldies jums šobrīd par atbildēm. Cienījamie skatītāji, noskatīsimies mūsu žurnālistu sagatavoto otro sižetu, ko Vidzemes iedzīvotāji domā par savām prasmēm atpazīt krāpniecību. Viltus īsziņas, ēpasti un zvani.
Šīs metodes, uzdodoties piemēram par bankas darbiniekiem, bieži izmanto krāpnieki, lai maldinātu cilvēkus un iegūtu viņu personisko informāciju vai naudu. Ielās sastaptie cilvēki atzīst, ka zina par šādām krāpšanas schēmām. Daži aizdomīgus zvanus saņēmuši arī paši. Man reiz piezvanīja kaut kāda sieviete, runāja krieviski, es ar viņu neielaidos, pateicu, atvainojiet, runājiet valsts valodā, noliku klausuli. Man telefonā ļoti bieži parādās vārds krāpnieks. Ja? Es to momentā nospiežu un izdzēšu, un viss. Nav, manos rados ne paziņās nav tas gadījies. Bet dzirdēts ļoti daudz apkārt. Cilvēki ir jādomā drusciņi, ja? Jādomā drusciņi. Un arī tāda naudas līdzekļa arī man nekad kontā nav, lai skaitītu tur simtus vai nezinu ko. Ja mēs dzīvojam tikai no pensijas. Laikam, ka vismaz tāds zvans, kur es saprastu, ka tas varētu būt krāpniecisks, laikam vēl pat reiz neesmu. Bet varbūt kādam paziņam ir gadījies, varbūt esat dzirdējis? Nē, ir dzirdēts, ka darbā zvana kolēģiem un tiešām diezgan tā patiesi liekas, kad ir pazīstams cilvēks, kurš pretī runā, patiesībā tas ir mākslīgais intelekts. Telefonu krāpnieku izdomātās leģendas var būt dažādas. Tomēr visbiežāk viņi melo, ka vēlas novērst nelikumīgas darbības bankas kontā un zvana, lai palīdzētu. Patiesībā noziedznieku mērķis ir izvilināt piekļuvis datus banku kontiem, lai varētu no tiem noņemt visu naudu, kā arī paņemt kredītus cietušo personu vārdā. RTV uzrunātie iedzīvotāji norāda, ka apzinās krāpniecības riskus, uz nepazīstamiem zvaniem un e-pastiem neatbild vai izturas piesardzīgi. Diemžēl es uz nepazīstamiem zvaniem vispār neatbildu, un uz nepazīstamiem e-pastiem arī es nekad neatbildu. Nekad. Pirmkārt, bankas nezvana nevienam. Otrkārt, valsts valoda visu nosaka. Un līdz ar to viss ir skaidrs. Es uzreiz saprotu, kas un kā, un nolieku klausuli. Esmu dzirdējis, ka ir sociālos tīklos un arī pa televizoru un radio bieži par to stāsta, tā kā esmu informēta. Ļaundari bieži vien arī aicina datoros un mobilajās ierīcēs instalēt dažādas programmatūras, piemēram, AnyDesk, TeamViewer, QuickSupport un citas, ar kuru palīdzību var attālināti pieslēgties cietušo ierīcēm un veikt nelikumīgas darbības banku kontos. Tālūk, Vidzemes iedzīvotāji ļoti par sevi pārliecināti un par savām zināšanām, bet cita starpā Baltijas Datoru akadēmija salīdzinoši nesen arī veic pētījumu attiecībā uz iedzīvotāju informētību par savu drošību digitālajā vidē, un atbildes nebija tik spožas, kā mūsu intervējumiem. Puse iedzīvotāji ir atzinuši, ka viņiem nav zināšanu vai viņiem ir grūti novērtēt savas zināšanas. Ko jūs varētu komentēt šajā sakarā par iedzīvotāju informētību un varbūt arī par to, ko jūs dzirdējāt? Ir diezgan daudz dažādu kampaņu, tajā skaitā arī no Finanšu nozares asociācijas puses, no Latvijas bankas puses, no sakaru komersantu puses, un es domāju, ka nekas jau neapstāsies, un arī no valsts policijas puses, un mēs turpināsim stāstīt un izglītot par jaunajām metodēm, kā sevi pasargāt. Es regulāri saņemu ziņas no cilvēkiem, kuri man atraksta tieši tādā tekstā. Noskatījos tavu video, man likās, kādam idiotam jābūt, lai uz to uzķertos, un pēc nedēļas man paši apkrāpa. Ekonomisko lietu tiesā šobrīd tiek izskatītas diezgan daudz kriminālu lietas, kas ir saistīts ar šo noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju, un kur ir iesaistīti tieši šie naudas mūļi, jeb cilvēki, kas iesaistās naudas atmaksāšanas schēmās, proti ļauj sevi izmantot par naudas kurjeriem. Jautājums jums abiem, kā atrod šos naudas mūļus? Kas ir šie cilvēki, kas ir gatavi transformēt, būt par tiem, teiksim, pārvadātājiem naudas pēdiņās?
Te varbūt nevajag uzreiz domāt, ka viņi ir kaut kādi rūdīti noziedznieki. Viņi var būt jebkas, viņi var būt mūsu skolas biedri, viņi var būt mūsu universitātes biedri, kaimiņi, dažādu treniņu biedri un tam līdzīgi. Tāpat šie cilvēki arī tiek uzrunāti dažādās Telegram grupās un citās sociālās platformās kā vieglas naudas pelnīšanas iespēju. Nekas nebūs jādara 5 minūtes, un tu nopelnīsi 500 eiro. Atkarīgs no summas, kuru tu piekrīti un vari izlaikt savam bankas kontam cauri, tā teikt. Es iedalītu šos cilvēkus 3 daļās. Viena ir tādi, kuri ir pazaudējuši kaut kādā veidā pieeja savam kontam, piemēram, autentificējoties kaut kādā vietnē aizdomīgā, un tad krāpnieks ir iegūst pieeja kontam. Un pēc tam zibu maksājumus var veikt kaut katru dienu. Otri cilvēki ir tādi, kas paši labprātīgi pārdod pieeja saviem kontiem. Tās summas ir ap 200 eiro. Trešie ir tādi, kuri ir paši krāpšanas upuri, un tad viņiem vai nu viņus apvārdo, ka tūlīt tev ienāks nauda no šī te ANO karavīra vai no kaut kāda tur, romantiskajā krāpšanā, piemēram, kā mums stāstīja, kad mums bija jāpārskaita šim te naudas mūlim nauda, kas bija šī Latvietā, Lielbritānijā. Un mums bija viņai jāpārskaita 7000, ja nemaldos. Un mums stāstīja, ka tas ir lai nodrošinātu viņam biļeti, lai viņš varētu pamest Sīriju, šis te ANO karavīrs, jo viņš tur ir iestrēdzis kaut kādā konfliktā. Savukārt sievietei stāstīja, ka tas būs viņa pensija, ko viņš saņem. Līdz ar to dažādi stāsti, bet viņai šī pensija būs jāpārskaita atkal tālāk viņam pašam, jo viņam konta pieeja nav. Līdz ar to tur ir dažādas tās schēmas, kad tur tie sīrieši, tie ANO pārskaita viņai kaut kādā veidā to pensiju, viņai tur jāpārskaita tālāk. Viņi pat patiesībā neiedomājas, ka viņi ir tajā brīdī naudas mūls. Ar ko tas rezultējās? Biju kādā pasākumā, kur bija Labklājības ministrijas pakļautībā strādājušie. Tur bija kāda sieviete, kura nolemja vai piešķirt trūcīgo statusu kādai ģimenei vai ne. Un tur atnāca ģimene, viņi izskatīja visiem ģimenes locekļiem konta stāvokļus, un vienam no bērniem gadā apgrozījums 20 000 eiro. Un viņi nevar piešķirt trūcīgā statusu. Principā viņš par 200 eiro ir pārdevis savu trūcīgā statusu un vēl riskē ar krimināllietu. Un par naudas atmazgāšanu var arī atrauties krimināllietu un arī kādu reālu sodu. Kādas ir sekas par šādām darbībām? Ko paredz krimināla likums šādiem cilvēkiem, kas ir kļuvuši par naudas mūļiem? Te ir jāskatās tieši faktiskās darbības, ko jūs esat veicis. Ja jūs tikai vienā gadījumā pieņēmāt šādus naudas līdzekļus un paši izņēmāt ārā, tam ir runa par vienu jau pantu. Ja jūs gadījumā nodevāt savus bankas datus kādam citam, te jau atkal nāk cita atbildība klāt, un ja jūs gadījumā iesaistījāt vēl kādu savu paziņu vieglai naudas gūšanas iespējā, te jau atkal nāk pants par legalizāciju klāt, 195. Un ja jūs attiecīgi samelojāt bankai, te vēl viens plans nāk klāt, 195 prin, un tas ir tikai no jums atkarīgs, cik pantus jūs savāksiet. Taču sekas jebkurā gadījumā būs, tā ir sodāmība. Tā ir sodāmība. Bija arī minēts, ja nemaldos, ir tā, ka tieši jaunieši piekrīt nereti šādai vieglai naudai, tur dzenāt to naudiņu pa kontiem. Ko jūs ieteiktu viņu vecākiem, kā varētu pasargāt savus bērnus no tik lielām nepatikšanām kā sodāmība uz mūžu, kas būs reģistrā sodu ierakstīta? Es domāju, ja mēs runājam par jauniešiem, tad tieši tā ir pareizi. Jūs sakiet, būtu jāsāk jau ģimenē un izrunāt šīs lietas par naudas ieskaitījumiem no trešajām personām, par savu piekļuves bankas kodu došanu un tam līdzīgi, un nedod Dievs vēl atvēršanu citās ārzemju bankās, online bankās vēl kaut kādus profilus. Bet jaunieši tā ir tikai viena no kategorijām. Es teiktu, ka nav atkarīgs, tas nav noteikts konkrēts vecums, kāds ir naudas mūlim. Tas atkarīgs no sociālās vides, kādā šis naudas mūļu vervētais tad uzrunā jau šo topošo naudas mūli. Taču absolūti neatsevišķi gadījumi, kas arī te mūsu sarunā jau pavīdēja, ir mākslīgā intelekta izmantošana krāpniecības schēmās. Runa ir par dziļajiem audio viltojumiem. Varbūt varat raksturot, kas tie tādi ir vispār, kā tos varbūt var atpazīt vēl? Jā, es domāju, šobrīd mēs varam vēl būt nedaudz mierīgi. Un es nedomāju, ka kaut kādā brīdī vispār būs tā, ka pa visiem latviešiem tā kā mēģinās šaut ar šiem te
mākslīgajā intelekta ģenerētajiem audio un video, starp citu arī dziļviltojumiem. Bet kaut kādiem uzņēmumu vadītājiem lieliem tas gan varētu būt jau ticamāks scenārijs, jo no viņiem, jārēķinās, ka tas ir arī dārgi, tas ir laikietilpīgi, tomēr trenēt robotu un pēc tam to izmantot. Daudz lētāk ir izsūtīt 10 000 Latvijas pasta īziņu un zināt, ka 100 cilvēki stabili uzķersies, un tur tiek izkrāpts līdz pat man viens gadījums, kur 600 eiro izkrāpa caur Latvijas pastu īziņu. Līdz ar to tas ir daudz lētāk. Vismaz pagaidām. Bet, kur mākslīgais intelekts ir ļoti aktīvs, tā ir tulkošana. Šobrīd Nigērijas prinči saucamie, par ko mēs runājām, viņiem vairs nav nekādas problēmas sarunāties latviešu valodā. Tas pats scenāriju ģenerēšana, līdz pat mājaslapa ģenerēšanai arī. Uzģenerēja veselu internetu veikalu ar precēm, ar visu izskatās tik ticami. Cilvēks nopērk un neko nesaņem pa pastu. Bet jā, šos scenārijus tiešām tur ir tā, ka viņi ievada, ko viņi grib izdarīt ar kādiem cilvēkiem, un šis mākslīgais intelekts tālāk jau uzģenerē visu scenāriju, kas jādara, kur jāklikšķina, kas. Un tad pēc tam tu iekopē visu atbildes, ko šis upuris tev ir pateicis, un viņš uzģenerē tālāk. Viņi ir optimizēti uz maksimālu rezultātu. Cilvēks ar savu galvu nekad nevarēs tik daudz apkrāpt, cik mākslīgais intelekts. Ir bijušas apmācības, piemēram, manā darba vietā, kur mūsu IT speciālists stāstīja, ka vajadzētu ģimenes lokā izdomāt kādu noteiktu koda vārdu, ja gadījumā zvana un ar šī cilvēka balsī, piemēram, tuvinieku balsī runā, ka viņš ir nokļuvis nelaimē, un vajag tūlīt samaksāt naudu, tad būtu vērts šo koda vārdu atskaņot. Ko jūs par šādu scenāriju sakat? Protams, tā ir apsveicama ideja, bet es ieteiktu arī vienkārši atzvanīt savam tuviniekam, jo šī numerāciju viltošana, kaut arī tas nāk no tuvinieka, viņi darbojas vienā virzienā. Un ja jūs saņemat, kad jūsu radinieks ir nokļuvis nelaimē, sazinieties ar radinieku. Jā, nesen kā reiz bija tāds gadījums, kur sievietei piezvanīja it kā mazdēls un teica, ka ir ciets avārijā, un ka ir jāpārskaita naudu, tā kā viņi nelietoja internetu banku. Tad viņi teica, labi, tad aizsūtīsim ārstu pakaļ. Dēls it kā sarunāja ārstu, kurš aizbrauc ar sejas masku un savāc visu naudu. Un tur bija kaut 40 000 savāc skaidrā naudā. Un tur, cik tika runāts ar šo sievieti, viņa nevarēja pateikt, vai tā bija mazdēla balss. Visticamāk jau, ka nebija, ka kāds vienkārši ar līdzīgu balsi, bet iespējams, ka tur arī tika izmantots mākslīgais intelekts. Nevar zināt. Mūsu raidījums jau tā kā tuvojas izskaņai. Jautāšu par šo ziņošanu policijai. Vairāk kārtēji šodien izskanēja no jums, ka policijai ir jāziņo. Par ko ir jāziņo? Vai tikai par to, ka es esmu jau upuris, un ar mani ir notikusi šī nelaime finanšu krāpšana, vai arī par šiem krāpšanas mēģinājumiem, un kāda informācija būtu jāsniedz policijai? Mēs aicinām iedzīvotājus ziņot arī gadījumos, kad jums ir izdevies fiksēt, ka tas ir krāpnieks, varbūt jums izdodas ierakstīt krāpnieka balsi, kuru vēlāk jau mēs varam izmantot savu izmeklēšanās, lai identificētu konkrētus jau zvanītājus. Varbūt jums izdodas kaut kādu citu informāciju no krāpniekiem izvilināt, kas varbūt ne dažādi e-pasti, vēl kaut kas, ko mēs varam analizēt. Visu informāciju, kas jums ir, droši sūtiet, mēs viņu analizēsim jau ar citiem krāpšanas gadījumiem. Kā šādu iesniegumu policijai var iesniegt? Šo iesniegumu var iesniegt dažādi. Vai nu jūs sagatavojat viņu elektroniski un atsūtat uz valsts policijas e-pastu, vai nu jūs viņu rakstiski iesniedzat tuvākajā valsts policijas iecirknī, tas iedzīvotāju brīva izvēle. Vai e-pastam jābūt ir parakstītam ar elektronisko pārakstu, vai var no sabiedriskā e-pasta sūtīt? Gadījumos, kad informācija ir tikai par to, ka jūs vēlaties noziņot, ka šāds gadījums ir bijis, tam nav būtiskas nozīmes. Ja gadījumā jūs esat jau kļuvis par krāpnieku upuri, tad jāiziet no iesnieguma likuma un jāsagatavo jau ar elektroniski parakstītu vai jau ar roku parakstītu. Varat atklāt, cik krāpnieki ir tā kā aiz čupra noķerti? Mēs publicējam masmedijos vienmēr informāciju par aizturētiem call-centriem. Šogad jau ir 3 call-centri, ko mums ir izdevies apturēt. Tas vienmēr ir komplicētas izmeklēšanas. Tas jāsaprot, ka tā ir starptautiskā sadarbība. Starptautiskās sadarbības mehānismi, apvienotās izmeklēšanas grupas. Tas ir laikietilpīgs process, protams. Un te ir jāsaprot, kāpēc tas ir komplicenti, jo naudas legalizēšanas plūsma var būt iziet vēl caur vairākām valstīm. Tehniskā infrastruktūra ir kādā citā valstī, un paši krāpnieki var sēdēt vēl kādā citā valstī. Un tad viss šis
viss mēsglis mums ir jāšķitina un jāapgūst pierādījumi, lai varam šo call centru tad arī apturēt. Kungi, paldies jums par sabiedrības izglītošanu finanšu krāpniecības novēršanā. Cienījamie skatītāji, paldies jums arī par uzmanību. Mēs ļoti ceram, ka tas jums noderēs. Bet pirms vēl atvedāmies mirklis secinājumiem par raidījuma tēmu. Lai nekļūtu par krāpšanas upuri, nesniedz personu identificējošu informāciju, piemēram, personas kodu, bankas konta vai Smart ID datus, kā arī nepārskaiti naudu pirms neesi pārbaudījis, vai darījums ir likumīgs. Ņem vērā, ka krāpnieki tagad saziņā izmanto arī latviešu valodu. Ja neesi pārliecināts, vai zvanītājs ir tas, par ko uzdodas, pārtrauc telefonu sarunu. Dari to arī tad, ja zvanītājs ir it kā radinieks. Piezvana radiniekam uz viņa telefonu numuru. Atceries, ka valsts iestāžu un banku darbinieki nekad neprasīs personu identificējošus datus, ar kuriem pieslēgties tavai internetbankai, neliks apstiprināt Smart ID kodus vai lejuplādēt lietojuma programmas tavā ierīcē. Iegaumē, ka valsts iestāžu tīmekļu vietņu adrese vienmēr beidzas ar gov.lv. Ja vēlies investēt un pelnīt, tad vispirms Latvijas bankas tīmekļu vietnē pārbauda reģistrēto brokeru sarakstu. Informē bērnus un jauniešus, ka viņi riskēs kļūt par naudas mūli, ja pārskaitīs naudas līdzekļus vai iedos savu bankas konta piekļuves datus trešajām personām. Ja piekritīs jauna bankas konta atvēršanai ārpus Latvijas. Par iesaistīšanos noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijā draud krimināla atbildība. Ziņo valsts policijai ne tikai gadījumos, kad krāpšana jau ir notikusi, bet arī tad, ja sarunā vai sarakstē izdodas atpazīt krāpnieku. Ieraksti krāpnieka balsi. Ja savā ierīcē esi lejupielādējis kādu no krāpnieka norādītajām lietojuma programmām, tad neatver un neizdzēs to līdz brīdim, kad būsi vērsies policijā. Saglabā jebkuras sarakstes ar krāpniekiem, kā arī visu citu zināmo informāciju. Tā var palīdzēt policijai krāpnieku identificēšanā. Mūsu raidījums par izplatītākajām finanšu krāpniecības metodēm ar to izskan. Paldies jums par uzmanību. Mēs ar jums tiksimies nākamajā raidījumā, kas arī būs saistīts ar naudas jautājumiem, riski darījumos ar nekustamajiem īpašumiem. Lai jūsu nauda vienmēr ir drošībā un lai jūs paši arī kļūtu zinošāki kiberdrošības jautājumos. Visu labu jums vēlot, atvedos un uz tikšanos nākamnedēļ.